Māja ir celta kaut kādā 1957. gadā, viņa ir nosiltināta, bet energoefektivitāte ir ļoti zema, un tāpēc izmaksas, lai viņu apkurinātu, ir ļoti augstas. Visus iegūtos datus es esmu ievietojis šādā vienā tabuliņā. Šeit ir viss kopējais, tātad mājas apsildēji plus ūdens uzsildīšana boilerī. Boileris aizņem aptuveni no 120 līdz 150 kWh, tagad teoretiski te varētu atņemt mīnusā, bet siltumsūknis ir patērējis. Šeit jūs redzat, rekur 20 centi par 1 kWh, un cik tad izmaksātu šīs daudzums kilovatstundas iztērētais apsildēja mājas un boilerim naudas izteiksmē ar PVN. Tāda, lai jūs saprastu, cik daudz, vai tas ir dārgi vai nav dārgi, es ņēmu vienkārši 160 kvadrātus, kurus es apsildu, sadalu uz šo summu, tātad precīzāk šo summu sadalu 160 kvadrātiem. Un es sanāk finālā, ka mājas apsildē 1 kvadrātmetrs izmaksā 75 centus, tas bija 2023. gada oktobrī. Mēs varam pastīties arī pārējo, un vidējais mums ir 1,28 eiro par 1 kvadrātmetru mājas apsildē. Un šeit jūs varat redzēt arī naudas izteiksmē šogad pie nosacījuma, ka 1 kW maksā 20 centus, man būtu jāsamaksā 960 eiro. Nedaudz mazāk nekā tas bija iepriekšējā ziemā. Tad, šī ziema man bija lētāka. Kas ir KOP? Un daudz neko nedomājot, paprasīju Gemini, un Gemini mums ir mēģinājis izskaidrot. Bet īsumā tas ir siltumsūkņa efektivitātes koeficients. Tātad saražotais siltums pret patērēto siltumu. Tātad šeit ir iespējams arī tabuliņā redzēt, kāds tad ir KOP. Jā, un pa gadiem 23. gadā, 24. vai 25. gadā. Vidējais KOP pa 12 mēnešiem, jeb kā mēs tagad noskaidrojām, tad tas varētu būt skop, ir 3.